Ko labrīt, 14. maijas, man liekas, ka trešdiena. Mēs ēdīsim brokastis, gaidām. Šoreiz būs kontinentālās brokastis, būs arī omletīti un tādas lietas. Arturs izgāja ārā, te varbūt redzēt. Pa nakti izrādās ir līdz, mēs pat nemanījām, mēs tā gulējām, ka neko nemanījām. Šodien mums ir plāns braukt joprojām uz dienvidiem, gar okeānu, bet mēs īsti nezinām, cik mēs tālu tiksim, jo jā, te tā braukšana, ja nebrauc pa maksas ceļiem, sanāk diezgan ilga, un ja ceļi ir tādi, kādi mums rāpējās vakar, tad ātri neies. Bet Arturs saka, viņš paskatījās karti, ka te ir tāda civilizētāk, mazliet tāda smuks. Ēstos esot daudz pa ceļam. Es izlasīju arī, ka no Kasablankas līdz Agadīrai tur ir dažādi kurorti vietējie, kur vietējie brauc atpūsties. Mūsu pirmais pieturas punkts būs, mēs iebrauks Kasablankā uzmest acis tai Hasan mošejai. Iekšā mēs neiesim, jo tur ir ar gidu konkrētos laikos. Mēs kaut kā ar tām mošejām neīpaši aizraujamies. Mēs piebrauksim arī pie tā tirzniecības centra vai... Jā, bet tad mēs brauksim tālu. Ja mums neies ātri, tad mēs tiksim līdz Sāfī. Ja mums ies ātri, tad mēs tiksim līdz Esaīrai. Jā, bet redzēs, kā būs. Tagad gaidām brokastis. Ko mēs ir labi pēduši? Tad ir līs lietiņš. No rīta rādīja viesnīcā, ka tikai 16 grādi, bet tāds patīkams tas laiks. Liekas, ka Liepājā nebūtu tāds patīkams. Pa dienu sola arī, ka šur tur nelielu lietiņu, bet 20 grādi. Tā temperatūra tie kā neko, vai ne? Jā. Dažreiz ēnā un vējā bišķiņ tā kā uzpūš tādu vēsumiņu, bet īstenībā... Ar okeāņu, ja vējš nepūš no okeāņu, no tupsneša jau superīgi. Jā, redzēs kā būs, kad mēs tiksim līdz mūsu galējam dienvidu punktam un griezīsim uz Marokas iekšieni. Kā tad būs ar temperatūrām? Jā, tad mūsu uzniecība.
šis ceļš ir tīri tā neko, te arī viss interesanti, visā tāda padarīšana. Jā, tulītās. Mēs tagad uzpildījām benzīnu, uzpildu sacīs, te ir pagaidām civilizēts. Benzīns eiro 2,61 sanāk. Eiro 26 litrā. Prieks braukt. Lenītēm tuvojamies Kasablankai. Policijas posteņi viņiem te ir nejēgā, gan izveids pie katra apļa. Ar radariem stāv, tā kā jābrauc ir uzmanīgi. Nu tā pagaidām. Jāapstāj, pasaka, karalu brālēns. Jā, mums viens šausmīgi ātruma aiztiesās pa priekšu. Policija viņu apstādināja. Mersīti baigot tur brauc. Jā, Audi A8. Audi, nu jā, kaut kāda kruta mašīna viņam bija. Un burtiski pēc kaut kāda laiciņa viņš mums atkal patiesās garām. Nu, tur izskatījās tā, ka ātrumu viņš pārkāpa, policija viņu apstādināja, bet viņš pateica, tu zini, kas es esmu? Karaļa brālēns, un viņi atkal palaida. Nu, tā kā mēs neesam karaļa radinieki, tad mums ir... Ko tad? Nē, pateikt mēs varam, jā, bet vai mums ticēs, tas ir jautājums. Tad mums ir jābrauc uzmanīgi. Bišķiņam ir notešķījies, bišķiņu lietiņu dabujām arī, ļoti tā, maz drusciņu. Bet laiciņš ir ļoti patīkams tiešām. Nezinu, kā būs Marokas vidienē, bet feins laiciņš, man patīk. Bet mēs viņu apskatīsim tikai no ārpuses, jo tur ir iekšā var tikt gidi pavadībā konkrētās stundās. Oi, lai Dievs nokraupstās, ka satiksim ir raktaši, tā mierīgi, bet es ir nervozi. Mēs vienkārši uztaisīsim pāris bildes. Šī ir otra lielākā mošeja pēc tās, kas atrodas Mekā. Bet viņa ir jauna, viņa celta 80. gadu beigās, 90. gadu sākumā. Tur esot stikla grīdas, zem kurām redzams okeāns un kaut kādi atbīdāmie jumti un lāzeri vakarā spīdot Mekas virzienā nošim. Tas nekas kā apkārt atkal ir. Šanhai galvenais, ka mošeja šik. Nu, vot, tā kā mēs bišķi uzmetīs acis. Nu, ko, bišķiņi apskatījām, mēs brauksim tālāk uz vienu vietu. Oi, Oa Līdija, ja es pareizi izrunāju. Tā ir austeru audzētava šeit Marokā. Viņi audzētās Marokas atbilstoši Eiropas Savienības normām un prasībām. Tur tāda skaista lagūna ir. Turp mēs brauksim. Redzot, tas būs motis, tā kā es nezinu, mēs būtu braukuši. Riktīgi ceļotāji. Šausmas. Ko tik es neesmu elpojusies? Kādus putekļus, ka viņiem daži tie transporta līdzekļi tādi, kādi mums satiksmē vairs nepiedalās tādi alā padomu laiku. Viņi tā nosmirdinās, vai ne? Šausmīgi. Ot tā. Labi, braucam tālāk, apskatījuši. Mēs esam bijuši, dibens ir atpūtināts, nervi nomierināti, varam doties tālāk.
Nu, braucām, piestājām ceļu malā. Arturs pagribēja autentisku. Nu, tāda zelīga mietiņa. Mums būs tūlītās kafijas un tadžīnu pasūtīja Arturs. Izēdīsim, atpūtīsimies un dosimies tālāk. Attālumi jau te nav lieli, tikai tā satiksme te ir tāda, pirmkārt apli daudz, un otrkārt arī ļoti daudz manās te brauc tā kā burlaki. Un tāpēc arī tā ilgāk tie. Tagad mums arī atnes ēdamo. Mēs paņēmām tadžīni īsti. Vienu, jā, tur ar razīnītēm, ar plūmītēm. Tu man teici tadžīnis, un tadžīnis arī šitāds. Jā, visāk. Šitādi, es jau gribēju šitādi, nevis tādu. Tā viņa parastā maizīt. Es teicu, ka man viņa nevisai, jo viņa tā diezgan pasaules. Man Balkāna maizīt garšo labi, bet šī varētu būt svaigi cep. Man liekas, šitā ir savādāk. Jā, savādāk. Jā, šitā ir savādāk. Viņa tāda balkmaiz vairāk atbādina. Tā, labu apetīti atkal visiem. Tā, mēs esam Uladijā vai kaut kā tam līdzīgi saucās. Te jau tā
kurortnieciska atmosfēra. Te vispār viss apklusē. Nē, te bija ķieģelis. Viss sabraukuši. Jā, bet nu es nezinu, bet nu redz, ir sabraukuši. Uzlikt dzīvi, ka nedrīkst mocīši. Mocīši visi saparkojušies, jā. Ka neviens te neko neņem vērā. Vācijā mēs pa kaut ko tādu dabūt. Vācijā uzreiz Sods. apskries viss veicens vietējās. Nostačīt. Jā. Tā, tuļņās mēs ejam skatīties to okeānu. Tam mums ir kaut kur jāpiesēž. Un jāsaprot, cik tālu mēs vispār šodien brauksim. Opā, re, kā te ir. Paņem man ķiveru lūdzu. Var nolikt, te? Braukt, viss tikai Aizliegt. mauci. Braukt ir aizliedzot, visu mauc iekšā. Tā, šī vietā tiek audzēts austers. Ja kāds grib viņiem ļoti garšo, tad te vajag braukt. Bet šī ir pēdējais posms. Mēs braucam ir normāls asfalts. Te bija normāls asfalts, tikai es tajā vienā vietā nesapratu, ko tas onka te do bomu skrēja no krūmiem ārā. Viņš varbūt gribēja pabaidīt jau. Nu, viņš gribēja pabaidīt, jā, bet kas viņam viņš arī man nobaidīja, jo es domāju, tad nafik šito Maroku, es gribu mājās. Ja te visādi šitādi buga skrien no... Viņš tagad, ja šito dzirdētu, viss saprast, viņš būtu priecīgs. Nu jā, vai mēs viņam nepatikām, mēs bijām pa skaļu, par ātru vai ko, bet izskrēja viens un tādu bomu no krūmiem atvēzējās. Es domāju, viņš vai nu tūņās pieskries klāt un mums sitīs, vai nu viņš metīs to bomu. Tā es arī īsti nesapratu, tas bija baigais joks vai kas tas bija. Mums mājās ar tāds idiots var atrast. Nu es tādus neesmu redzējuši, šitādi man bija pirmo reizi tāds. Nu pagaidām neko, pagaidām jāpastaigā kāds smugs bildes Padomā, ja viņš te atnāk, tad to bomu, tad viņš te rādīt uz zīmu un viss tos baidīt. Tā viņš būtu. Okeāns viss pārējais joprojām smuki, mēs ejam tālāk. Jā, okeāns tas ir skaisti iespaidīgi. Patīkams vējiņš ir arī. Nu, vētra tev jābrauc, tad varbūt ir kaut kad rudenī baudīt. Jā. Bet mēs šeit nenakšņosim, mēs brauksim mazliet tālāk. Man maisies pa kājām. Skaisti. Galvenais, ka te tā pludmale tāda tīrāka arī. Nav tā piedrazota. Varbūt. Mans ruso turisto obliku morāļi. Nu te jā, te jā. Ezerā nē, bet lagūnā kā viņi saucās. Redz, kā tur sitās viļņi, redzi? Kāds sauļojās, kāds vienkārši sēž. Kāds jau ir peldēties iebridis.
braucam uz naktsmājām, un Arturs izdomāja, ka viņam vajag mocīt nomazgāt, bet nu ir jau arī noputējis tāpēc galīgi. Un gandrīz vai redzēt nevar visu čemodānu šausmīgi. Un redzēs, ko viņš sarunās. Nostarīts kaut kāds arī ir. Mocīšana gan nav, tur ir tikai vieglajiem nostarīts rakstīts. Uz naktsmājām mums nav tālu, tāpēc šodien mums būs tāds agrais vakars. Varēsim atpūsties. Tāda vietā. Arturs nerunā nevienā svešvalodā, bet kaut ko viņš ir sarunājis. Ko tad? 1 eiro? Mocīts spīdēts kā jauns. Mēs esam savās naktsmājās, tikko tālāk mēs varēsim nopistot, propistiķis mums ir. Šoreiz mums ir tā neliela tā telpa, bet man patīk, man tas marokāņu, tas šausmīgais, tas, 120 kvadrātmetru un tā. Ļoti jauki, gulta, skapīši, liels televizors, laikam kandiški vēl ir arī, priekštālpa, kur var nolikt čemodānus, nav jākāp čemodānos. Un tikai 34 eiro. Bet tas ir tāpēc, ka mēs esam 9 km attālumā no Safija, no pilsētas, te nekas tuvumā vairs nav. Tā, mums Artur vēl jāizdomāja par brokastīm, viņam jāpasaka, cikos mēs gribam. Nu, 8. Jā, labi, tad mēs sarunājuši.